noteikts. Katrai sugai viņš ir tā kā specifisks. Un līdz ar to viņš jau sāka veidot datubāzi, kur uzskaitīja, kādas atbilstošas frekvences ir katram mikroorganismam un arī katrai varbūt šūnai vai cilvēku orgānam. Un jau ejot tālāk savos pētījumos, viņš saprata, ka šādā veidā varētu arī iedarboties uz mikroorganismiem un viņus iznīcināt arī dzīvā organismā, neietekmējot apkārtējās šūnas, ko viņš konstatēja, var cīnīties pret šo infekciju, iznīcināt kaut kādas baktērijas vai vīrusus vai sēnītes, sēnīte vai vīrus iet bojā, bet apkārtējā audi pilnībā netiek izmainīti. Un tas arī jau deva pamatu, lai varētu attīstīties kaut kādas ierīces, ar ko varētu cīnīties un palīdzēt organismam.